Jā, es šķirstu šīs klādes. Domāju, kas bija noticis. Bet tagad esmu atgriezies. Un uz palikšanu. Un rēķinieties ar to, ka projām vairs nedošos. Šis, ko veidoja, nav nekāda dzēja, drīzāk manu vārdu, liriskā deja, ko lirikas un bīts tagad veido manā prātā. Tā mana iekšēja pasaule strādā, morfejs kā morfins, kas atslābina tevi. Tagad visiem es tā reprezentēju sevi. Šo visu es nedaru ilgi, bet varu galvot, ka tie nav nekādi nieka milti. Mani vārdi nav silti, bet skarbi, un tādi būs visi mani darbi. Ja to nedarītu, es ietu sviestā, un šāds esmu vienīgais savā miestā. Tur jau tā lieta, ka ne visi šādi prot. Nezinu es, kas man šos tekstus dod, bet katru reizi, kad to daru, prāts jaunas atklāsmes rod. Jūtu, ka pret šo man ir mīlestība, šī patiesība kā atkarība, no kuras nevar tikt vaļā, kas manā prātā kliedz ar vien skaļāk un skaļāk. Esmu atgriezies un projām nedošos, jo beidzot es attapos. Jā, raps ir mana dzīve, mana īstā mūža mīl, un es turpināšu to visam par spīti, līdz par mani klīdīs visdažādākie mīti, jo šī ir vienīgā lieta, kas uztur mani dzīvi. Raps ir mana dzīve, mana īstā mūža mīl, un es turpināšu to visam par spīti, līdz par mani klīdīs visdažādākie mīti, jo šī ir vienīgā lieta, kas man uztur dzīvi. Esmu šeit uz palikšanu, morālo atkritumu tīrīšanu, un projām vairs nedošos, par 110% šim visam nodošos. Atklāšos es visiem jums, kas ir mans lielākais ieguvums, rīms kā ieradums, no kura nevar atteikties, un par to man nevajag nevienam pateikties. Beidzot esmu viens un varu pievērsties tam, ko tik tiešām es gribu, tam, ko tik ļoti mīlu. Es spīdu kā zvaigzne debesī, bet nepaies ilgi, līdz būšu kā mēnesis, kas ir lielāks par visiem pārējiem, jo reti kuram teksti līdzinās manējiem. Nezinu, kas man bija noticis, kāpēc šim visam muguru es biju pagriezis, bet tagad atkal esmu pie stūrs un eju uz priekšu kā sasodīts šķūrs. Jā, raps ir mana dzīve, man īstā mūža mīl, un es turpināšu to visam par spīti, līdz par mani klidīs visdažādākie mīti, jo šī ir vienīgā lieta, kas man uztur dzīvi. Raps ir mana dzīve, mana īstā mūža mīl, un es turpināšu to visam par spīti, līdz par mani klīdīs visdažādākie mīti, jo šī ir vienīgā lieta, kas mani uztur dzīvi. Tagad zināt, ar ko jums darīšana, un manā prātā nav nekāda sūdu vārīšana, drīzāk īsts patiecības stāstīšana, pa visiem punktiem to ārā klāstīšu, un ar to jums visas dzīves es mainīšu, stāvu blaks un vēro, kā to darīšu. Jā.